Dāmas un kungi, ļaujiet man aicināt šeit uz oficiālu runu, tātad šī te podesta pašā priekšā, runāt pirmās oficiālās runas. Klubs Māja prezidente un projekta Izprot iesaisties LEM vadītāja Ance Malkalne. Sagaidām ar aplausiem. Cienītie viesi, dāmas un kungi, godātais prezidenta kungs un, protams, jaunieši. Man ir patiesi liels prieks un gods jūs šodien visus redzēt šajā konferencē, vai jaunietim ir vieta Latvijas politikā. Šī konference ir kā lieli svētki 2 gadu intensīvam periodam, kurā īstenojām projektu Izprot iesaisties LEM, kā mērķis bija palielināt jauniešu pilsonisko izglītību un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos, caur jauniešu izpratnes veicināšanu par demokrātiskiem procesiem un līdzdalības iespējām. Kā jauniešu organizācija, jau gandrīz 30 gadus aktīvi iesaistamies par to, lai jauniešu balsis tiktu sadzirdētas ne tikai to vienaudžu vidū, bet arī pie dažādu lēmumu apspriedes galdiem. Iestājāmies par to, lai arī paši jaunieši sev noticētu un apzinātos to būtisko lomu savas apkārtējās vides, pilsētas un arī valsts izaugsmes un labklājības veicināšanā. Diemžēl realitāte nemēdz būt tik salda. Nevienmēr jaunieši uztver kā vienlīdzīgus sarunu partnerus, reizē mēs tiekam uzskatīti vien par tādu kā politisko dekorāciju, vai sastopamies ar aizbildinājumu, bet jūs taču no dzīves vēl neko neesat redzējuši. Ļoti bieži arī pašiem jauniešiem ir bail iesaistīties. Mums ir bail kļūdīties, nejūtamies par sevi pārliecināti un citādi. Domāju, ka šādas domas ir bijušas ikvienam. Gan tam, kurš jau šobrīd ir sabiedrībā pazīstams aktīvists, gan tam jaunietim, kurš tikai gatavojas spērt savu pirmo soli ceļā uz pilsonisko aktīvismu. Pilsoniskais aktīvisms ir bijis būtisks it visos laikos. Šodien esam sanākuši kopā īpašā dienā, jo pirms 33 gadiem mūsu valstī notika barikādes. Pirms 33 gadiem tūkstošiem jauniešu no visas Latvijas iestājās un aizstāvēja Latvijas brīvību, neatkarību un demokrātiju. Pateicoties viņu ticībai, drosmei un aktīvismam, šodien mums visiem ir tā laime dzīvot demokrātiskā un brīvā valstī. Domāju, lielākā daļa no mums jau ir piedzimuši ieelpojot brīvības gaisu, ko bieži vien pat nenovērtējam vai uztveram kā pašsaprotam. Tomēr Krievijas brutālais karš Ukrainā ir parādījis to, ka brīvība un demokrātija nemaz nav tik pašsaprotami. Mūsu jaunās paaudzes uzdevums ir turpināt to sargāt tieši tāpat, kā to darīja mūsu vecāki un vecvecāki. Tieši tādēļ mums ir jābūt aktīviem, jāinteresējas par apkārt notiekošo un jāizsaka savs viedoklis. Tieši aktīva pilsoniskā sabiedrība un aktīvi jaunieši ir Latvijas šodiena, kas to veido, aizstāv tās vērtības un ar savu aktīvismu padara to drošāku ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Visas plašās Klubs Māja komandas vārdā vēlos pateikt lielu paldies ikvienam jaunietim, kurš šodien ir ar mums gan klātienē, gan arī tiešraidē. Vēlos pateikt arī paldies visiem pilsoniskajiem aktīvistiem, Saeimas deputātiem, amatpersonām un, protams, mūsu prezidentam Edgaram Rinkēviča kungam, kurš ir arī šodien pagodinājis mūs ar savu klātbūtni, kas jau ir spēcīgs signāls mums, jauniešiem, ka mūs sadzird un grib sadzirdēt, gan Saeimas, ministriju un pat Rīgas pils gaitiņos. Paldies jums par to! Šodien mūs sagaida iedvesmojoša diena, piepildīta ar jaunām atziņām un viedokļiem. Aicinu to izbaudīt un cerams, ka pēc šodienas iedvesmu gūs daudz jaunieši, un Latvija kļūs par duci, jaunu un aktīvu jauniešu bagātāku. Paldies jums! Ance Malkalne. Paldies liels!